Zaļais kurs, protams, ir noderīga un ilgtspējīga lieta, jo tā palīdzēs saglabāt mūsu planētu nākamām un aiznākamām un vēl tālākām paaudzēm. Taču reizē ar zaļo kursu ir apdraudēti daži auto pasaules īpaņi, tā skaitā reti un ar lieliem motoriem. Teorētiski iznīkšana var draudēt arī pikapu pasaules dinozauram RAM 1500. Nebīstieties, lielais amerikāņu pikaps paliks kopā ar mums, taču tam nāksies pielāgoties jaunajiem apstākļiem, un tāpēc ierastā 5,7 litru 8 cilindru motora vietā jaunajam Ramam ir V6 ar 3 litriem. Ram šķīries no 2 cilindriem, taču vietā dabūs 2 turbokompresorus. Jauda ir 420 vai pat 540 zirgspēki. Jaunākā izlaiduma RAM atšķirt no iepriekšējās paudzes modeļa varētu būt pagrūti, tīpaši, ja abas automašīnas nav noliktas vienotrai blakus. Vēl jāņem vērā, ka Ramam joprojām ir ļoti daudz un dažādas komplektācijas ar dažādām ārienēm un dažādām detaļām. Tomēr galvenā atšķirība ir lukturos, tāpēc, ka jaunajam Ramam tie ir progresīvāki un arī sīkās detaļās, kuras mēs redzam gan automašīnas priekšpusē, gan uz monolītā motora pārsega. Šis RAM no TC Motors ir Limited Night, kas norāda kā uz aprīkojuma saturu, tā tumši chromēto priekšu. Rams ir pārāks par visiem citiem pazīstamiem pikapiem ne tikai izmēra un jaudas ziņā. Tam ir arī absolūts komforts. Kā paši redzējāt, pietuvojoties automašīnai ar atslēgu kabatā, pakāpiens izbīdīsies automātiski. Un ir vēl viens jauninājums, proti, ka mums ir arī elektriski atverams aizmugurs vāks. Lūk šādi. Un pirms paspēt pajautāt, jā, to var arī aizvērt elektriski. Varētu jau domāt, ka RAM der tikai tam, lai biedētu elektromobīļus un plātītos. Taču mājās Amerikā tā ir reāla darba mašīna. Kravas kaste ir liela, un labi ir tas, ka tajā vispār neredz izvirzījums no riteņu arkām. Un vēl mums ir lūk šāda palīga ierīce, kas patiesībā ir starpsiena, taču to ar papildus mehānismiem var nostiprināt arī šādi. Un tad pikaps ir ļoti noderīgs, piemēram, ļoti lielu kvadrociklu, ja tā saucamo mazo visurgāju, jeb ATV pārvadāšanai. Salikts kopā organizers smuki pārdala kravas kasti. Vai dieniņ! Made in Canada. Tad jau šitas verķis tagad ir kļuvis par 25% dārgāks, pateicoties Donaldam, vai ne? RAM ir viens no retajiem pikapiem pasaulē, kam kravas kastes borts var vērties ne tikai uz augšu un uz leju, bet arī dalīti uz sāniem. Jā, arī šī ekstra dalītais un uz sāniem atveramais kravas kastes borts arī Ramā ir saglabājies, tāpat kā šī iedarbināšana no attāluma. Kravas kastes sānos ir arī tā sauktie RAM-box, slēdzami nodalījumi dažādiem piederumiem, bet nebijot tādēļ ļaudis lūkojas pēc dižu pikapiem. Ir tā. Tad, kad Rama jauno motoru iedarbina, tad ārpusē tā skaņa nav jau tik apjomīga un dobi, kā bija V8, bet salonā vispār nekāda atšķirība nevar manīt, un dinamikā patiesībā mēs esam tikai ieguvēji, jo motors ir vieglāks un zirgspēku ir vairāk. Salons kā tāds šķiet vispār nav mainījies. Vai tomēr ir? Radās, ka dažas funkcijas, kas dzīvojušas uz pogām, tagad pārcēlušās uz virtuālo pasauli centrālajā ekrānā. Piemēram, te mēs varam pamainīt augstumu, jo mums ir arī pneimo piekari. Un šī lieta laikam ir tā, kas Ramam, manuprāt, bija vismazāk vajadzīga. Gluži tāpat kā, jaunākajiem Poršiem un arī Audi, te var dabūt atsevišķu ekrānu iepretīm pasažieru vietai. Ir dzirdēts, ka RAM pneimo piekars spēj mainīt klirensu gluži abnormālā diapazonā. Bet kā tas izskatās dabā, nodemonstrēs mūsu Limited Night. Šī ir viszemākā iespējamā pneimo piekars pozīcija, saucamais entry level, tātad iekraušanas un iekāpšanas augstums. Faktiski ar tādu klirensu automobīls nemaz nebrauks, jo sākot kustību, tas mazliet piepacelsies uz augšu. Bet tagad es jums parādīšu, cik augstu Ramu var dabūt offroad režīmā. Sevišķi ātri gan tas nenotiek. Laikam RAM vēl nav pazīstams ar jaunākajām 3-kameru pneimo sistēmām. Gatavs! Ja izkāpjot no Rama ir jūtams, ka ir vairāk jāpakāpjās uz leju ar visu to, ka izbīdās tas pakāpiens, paskatieties, kāds te milzu gabals starp riteni un arku. Tā kā, tas ir arī kārtīgs visurgājējs. Braukšana ar Ramu ir tāda kā nebeidzama ekspedīcija. Nevis pa kaut kādām neskartajām vietām, bet par to,
ko šī automašīna spēj piedāvāt un kādas komforta funkcijas tajā ir. Nu, piemēram, gribam paregulēt pedāļu bloku, pačandam, jā, ir tāda podziņa, jā, gan garām, gan ne tik garām kājām varam piedzīt tos pedāļus. Katrai funkcijai ir vēl kāda apakšfunkcija. Nu, piemēram, standarta braukšanas režīms pa ielu. To te ir divi – normālais un aero. Aero tas nozīmē, ka tas ir drusku zemāks, lai automobīlim tomēr būtu mazāka vēja pretestība un eventuāli varbūt arī mazāks degvielas patēriņš. Bet vai tā tiešām ir? Nu, diez vai pārsvarā mums te rāda kaut kāds 10–12 litrus. Tomēr oficiālie dati ir labvēlīgi, jo CO2 izmeši ir zemāk nekā bija 5,7 litra motoram. Nu, līdz ar to reģistrējot automašīnu jāmaksā mazāk par dažiem simtiem. 2025. gada RAM Latvijā ir karsts jaunums, tāpēc mums pat vēl nav visu tehnisko datu. Bet laikam jau arī nav dižas nepieciešamības. Viss tāpat ir skaidrs. Ar jaudu un ātrumu ramām problēma nav. Atkarībā no komplektācijas ir divas dažādas jaudas pakāpes un abas ir pietiekami lielas. Kā jau amerikāņu automašīnai, kreisās puses spogulis ir plakans, tātad bez izliekuma, pie tā ir jāpierod. Jāpierod arī pie asākas reakcijas uz gāzes pedāli. Pie neuzmanīgas rīcības twin turbo motors spēr kā ērzelis. Bet citādi rams ir ierasti visu varošs, it sevišķi ārpus asfaltētiem ceļiem. Šeit labajā pusē, kur mums ir pārnes un kārbas grozāmā svira, ir visādi režīmi. Te ir 2VD un 4VD un automātiskais režīms un pazeminātie ātrumi. Un tad vēl ir arī diferenciāli bloķētais un kas tik vēl nē. Un tas, ko mēs nevaram atrast šeit uz tām fiziskajām pogām, ir paslēpts vēl ekrānā. Tā kā te var saslēgt krustām šķērsām un, nezinu, braukt tur Antarktīdā pa ledājiem. Bet vai RAM 1500 ir premium auto? Nu, vispār jau ir gan, jo ja mēs skatāmies pēc aprīkojuma, pēc gaitas īpašībām, pēc jaudas, arī pēc cenas, kas šajā gadījumā pārsniedz 100 000 eiro, nu, tas tomēr ir premium automobīls. Un vienlaikus RAM joprojām skaitās komerc automobīlis, un tas nozīmē, ka uz šo automašīnu attiec arī atliek citāda nodokļu likumdošana. Tātad tas tomēr ir kravas auto. Par to nebūs jāmaksā UVTN, jeb uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklis. Toties būs jāpērk ceļu lietošanas viņete. Kāpēc kaut kas tāds vispār būtu vajadzīgs Latvijā, kas ir 10 reizes mazāka par Teksasu? Nu, pirmkārt jau tāpēc, ka pick-up piedāvājums ir visai trūcīgs. Otrkārt tāpēc, ka ir ļaudis, kas joprojām ir gatavi maksāt par šādām lielām benzīna automašīnām un arī pacietīgi barotu šo milzīgo rīku. Nu, treškārt atbildi ir gluži vienkārši. Kāpēc ne?